Tā, labvakar visiem. Pagaidīsim, lai pievienojas cilvēki. Tā, procedūras mēs veicām tādas pašas kā iepriekšējo reizi, bet, diemžēl, kaut kas ar Facebook mums mazliet niķojās. Bet šobrīd skatītāji parādās, tā kā drīz būsim pilntiesīgi tiešraidē, tā izskatās. Esam. Labvakar visiem, kas pievienojas. Sagaidīsim vēl mazliet cilvēkus, lai varam dzirdēt aizvien vairāk. Tā, mēģināsim šīs tiešraides mazliet strukturēt. Noteikti, kā jau jūs ziniet, var rakstīt jautājumus. Un centīšos maksimāli uz tiem atbildēt šodien, bet sāksim ar mazliet tādu strukturētu jaunumu izklāstu, sauksim viņu tā. Tad šodien notika domas sēde, un domas sēdē svarīgākie jautājumi bija vairāki. Viens no tiem bija veseli 3 lēmuma projekti, bija saistīti ar Māteru ielas 30 mājas, kur kādreiz bijusi 4. pamatskola, un pēc tam Spīdoles ģimnāzija un arī citas izglītības iestādes uz laiku. Tātad šobrīd gan investīciju plānā, gan arī teiksim, lēmums par aizņēmumu ņemšanu un projektu īstenošanu. Tātad šajā skolā ir plānots veikt remontdarbus, lai pielāgotu viņu Jelgavas mākslas skolas vajadzībām. Apmeklējot arī esošo mākslas skolu, mēs redzējām, ka ir nepieciešams plašāks telpas, skola ir profesionāla, audzēkņi ir daudz, un tāpēc šis tāds nozīmīgs lēmums Jelgavā izglītības jomā noteikti. Tāpat šodien domas sēdē mēs Dome apstiprināja iepriekš noslēgto 15. augustā noslēgto izlīgumu ar Volvo automašīnu iznomātājiem. Tas mums ļaus tuvākā pusotra gada laikā ietaupīt, mēs reiķinām, vismaz 50,000 eiro. Teiksim tā, tiekot vaļā no šiem dārgajiem Volvo automašīnām, no tās nomas, mēs vietā plānojam ņemt vienu lētāku automašīnu, kas ir mazliet, tā teikt, ar iekšzemes dzinēju, kāda veida sedanu, jo mums tas nepieciešams gan tālākiem braucieniem, gan arī, lai izpildītu protokolu prasības, ja Jelgavā ierodas kādas augstākas amatpersonas. Un pilsētas vajadzībām, lai aizskriet uz Rīgu un apakaļ, plānots ir iegādāties 2 elektroauto, arī visdrīzāk nomā. Un šobrīd tā tirgus izpēte praktiski ir pabeigta un drīz izsludināsim arī attiecīgos iepirkumus. Tikmēr mēs kā domas vadība turpinām pārvietoties ar personīgiem transporta līdzekļiem. Tāpat šodien bija viens lērums ar lēmumiem par komisijām. Vēl viens otrā tūre būs septembrī. Un šobrīd mēs apstiprinājām tās komisijas, kam nepieciešams steidzamāk sākt, turpināt savu darbu. Un komisijās ir ietverti dažādi iepriekš arī nebijuši pārstāvji no sabiedrības, kas ļaus gan sabiedrībai sekot līdzi šim darbam, gan arī izmantot šo cilvēku zināšanas attiecīgajās nozarēs, lai veicinātu tādu efektīvāku lēmumu pieņemšanu, izsvērtāku lēmumu pieņemšanu. Tā. Tad vēl pirms atbildam uz jautājumiem, svarīga lieta būtu arī publicēta apkaimju karte un plānotās tikšanās ar iedzīvotājiem pilsētu apkaimēs. Tātad 25. augustā mūsu tīklos
Un 26. augusta vēstnesī tika publicēta šī sākotnējā apkaime karte. Es uzsveru, ka tā ir sākotnējā, nevis kaut kas jau nolemts, bet tieši šīs teritorijas ir vēl apspriežamas, gan nosaukumi, gan robežas. Tāpēc ļoti gaidīsim iedzīvotāju priekšlikumus. Tos var iesniegt līdz pat oktobra beigām, tad vairāk kā 2 mēnešu apspriešanas laiks. Un šajā laikā, septembrī un oktobrī, mēs plānojam tikšanās ar iedzīvotājiem. 9. septembrī sāksim, 18:06 vakarā Miezītes bibliotekā ar apkaimēm Līnijas un Miezīte. Turpināsim 12. septembrī Valsts sociālā aprūpes centra Zemgales filiālē Jelgava, Kalnciem ceļā 109. Arī tātad 18:00. Visas tikšanās ir 6. vakarā ar Ozolpils apkaimi. Tālāk 16. septembrī ar centra apkaimi Zemgales Zerkacā, jeb Zemgales reģiona kompetenci attīstības centrā, ar Siera muižas lediņu apkaimi 19. septembrī šajā te Jundas telpās Lediņos. 23. septembrī tiekamies Jauniešu centrā Pakāpiens Rafa apkaimē un ar Ģinteru muižas Būriņu dārzu un Tērveces ielas apkaimes iedzīvotājiem tiekamies 26. septembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes sporta zālē Tērveces ielā 91. Noslēgsim septembri ar 30. septembrī Lielupas industriālajā parkā Rumeņu ceļā 2F ar Cepļi Langarvaldes apkaimes iedzīvotājiem. Jā, un tā kā vēlreiz gribēju uzsvērt tiešām, ka gan nosaukumi, gan robežas pa konkrētām ielām, tas viss ir atvērts diskusijai. Šobrīd tikai sākotnējs piedāvājums no mūsu puses. Un tad jau par tālākām tikšanām informēsim tālāk, bet tā informācija ir pieejama gan mājaslapā, gan vēstnesī. Tā, tas par apkaimēm. Tad es pieņemu, ka kāds jautājums noteikti izskanēs par Jelgavas tirgu, jo iepriekš bija minēts šis termiņš 1. septembris. Ir diezgan skaidrs, ka šādā termiņā tirgus netiks atvērts, bet pozitīvā ziņa pēc šodienas izskatās, ka tirgus ēka beidzot tiks nodota eksploatācijā, ja pieņemta eksploatācijā no Būvniecības valsts kontroles biroja puses. Un tad jau atliek šī ēka nokļūst SIA Jelgavas tirgus kontrolē valdījumā, un tad atliek viņu iekārtot ar iekārtām, vitrīnām un vispārējo, kas nepieciešams. Un tad jau tālāk tāds tehniskais darbs un iekārtošana līdz atvēršanai. Un tad jau cerams, ka Jelgavas tirgus mūs informēs arī, kad fiziski varētu šī atklāšana notikt. Tas no aktualitātēm lielākais, un vēl pēdējais man pierakstītais jautājums, ko pagājušajā es nevarēju atbildēt uzreiz, bija par Ceriņu ielu. Bija jautājums, kas notiek Ceriņu ielā, un tad komunicējot ar atbildīgajām iestādēm, ir skaidrs, ka iestādes seko līdz šīm problēmām gan attiecībā uz meliorāciju, gan attiecībā uz pašu šī Grants ceļa stāvokli, un vēl šogad ir plānots veikt vēl viens caurtaks nomaiņu šajā ielā. Tā kā par problēmām esam informēti, darbus veicam. Un cerams jau, ka ar laiku mums tā situācija būs finansiāla situācija aizvien labāka, lai mēs varam arī aktīvāk sakārtot šīs gan esošās Grāns ielas privātmāju apkaimēs, gan arī meliorācijas darbus. Protams, tā būs viena no prioritātēm. Tad ķeramies tālāk pie jautājumiem. Pirmais jautājums, ko es manīju, bija par velo un gājēju celiņa izbūvi Kalnciem ielā. Un, protams, šeit jau ir bijis gan kolektīvais iesniegums, gan arī tas projektēšana ir jau pabeigta. Bet šobrīd uz visiem jautājumiem, vai tas būs nākamgad budžetā, es godīgi atbildu, ka mēs nezinām šobrīd, jo mēs vēl turpinām iepazīties ar budžeta līdzekļu izlietojumu mūsu pašu budžetā vispār, par ko es arī ziņoju saistībā ar to rīkojumu, ka mēs esam pieprasījuši iestādēm un kapitāla sabiedrībām iesniegt faktisko izlietojumu.
Tātad, lai aptvertu to naudas līdzekļu pieejamību. Un vienlaikus no valsts un finanšu ministrijas ir doti signāli par to, ka pašvaldībām, valstī kopā ar pašvaldībām būs jātaupa nākamgad, bet šobrīd nav nekāda konkrēta cipari. Ir tikai vispārēji signāli par to, ka tas būs jādara. Tā kā mēs noteikti sekosim līdzi un maksimāli ātri centīsimies nonākt līdz skaidrībai, taču šobrīd tāda īsta skaidrība nav. Katrā ziņā velo infrastruktūra gan uz Kalnciema ceļu, gan Tērvec iela, gan arī citur, tā ir viena no prioritātēm, ko mēs ļoti gribam attīstīt. Tātad gājējiem un velo draudzīga infrastruktūra, pārvietošanās, jo mūsdienās mikromobilitāte ir patiesībā jau skatoties, kā tas notiek Eiropā un citās pilsētās, tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai radītu kvalitīvu dzīvesvidi cilvēkiem. Un arī augustā tika atklāts veloceliņš no Viesturciema pagrieziena līdz pilsētas robežai. Tas ir novadā, bet mums kā pilsētai attiecīgi ir jāiet laikam līdzi, cik mēs zinām, arī virzienā uz Teteli. Tātad tur no valsts puses vai no novada puses šis veloceliņš ir būvēts, bet no mūsu puses viņš nav. Tā kā šajos virzienos noteikti visos ir jādomā par Jelgavas savienošanu ar tuvākajiem ciemiem, ar kvalitīvu gājēju un velo infrastruktūru. Tālākais jautājums ir par dzīvokļiem ganību ielā, tātad šiem zemes cenas īres mājokļiem. Bijām vizītē apskatīt, viena no šīm mājām drīz tiks pabeigta, un tur notiek aktīvi iekšdarbi. Dzīvokļa apskati, kad konkrēti plānota, es precīzi nevaru pateikt, bet katrā ziņā tie darbi strauji iet uz priekšu, un uzņēmējs minēja, ka viņš varētu rīkot šādas atvērtās durvju dienas un arī attiecīgi uzaicināt gan tos, kas jau ir rindā, gan kam ir interese, apskatīt, kāda izstāsta šo dzīvokļu, kāds ir plānojums, bet mums no domas puses apskatot radās labs iespējas. Tur tiešām labos temos iet visu uz priekšu. Tā kā kopumā ļoti ceram, ka šis projekts veiksmīgi attīstīsies, un tā tas arī izskatās. Un ļoti gribētos, lai arī būtu pieejams nepieciešamais valsts finansējums šādiem projektiem aizdevumu veidā. Tad uzņēmējiem, kurš būtu gatavs attīstīt vēl 2 šādas mājas. Jo tā īres cena, viņu grūti nosaukt par zemu, jo viņa ir tāda normāla tirgus īres cena, gribās teikt, bet priekš jaunajiem projektiem, protams, viņu var uzskatīt par salīdzinoši zemu īres cenu. Tas pirmkārt, otrkārt, šīs jaunās mājas ir energoefektīvas, un ja vien mēs paši neturam visu laiku logus vaļā ziemā, tad tai apkures cenai ir jābūt diezgan zemai, pat 20 eiro mēnesī un tā tālāk. Tā kā tas ir lielāka īres maksa, bet vienlaikus ir zemāki, piemēram, apkures maksājumi. Un līdz ar to detaļas sīkāk par īres līguma nosacījumiem un citiem man nav šobrīd zināmas, bet drīzumā vajadzētu būt, jo tā ievākšanās, es saprotu, ir jau plānota. Iespējams, pat septembra beigās, varbūt oktobrī par to ziņos konkrētais uzņēmējs. Bet precīzi īres cenas, pamanīju jautājumu, precīzi īres cenas arī nepateikšu, bet īres cena ir ministru kabinetu noteikumos noteikta. Varētu būt apmēram 6,5 eiro kvadrātmetru vai kaut kas tāds, bet šo gan pārbaudiet precīzi no galvas, nezinu. Tā, nākamais jautājums, lai es kaut ko neplēšu garām. Tā, vēlos uzzināt, vai plašākajai sabiedrībai ir pieejami komisiju un komiteju protokoli ar jautājumiem un lēmumiem. Tā,
Par komitejām šiem protokoliem ir jābūt pieejamiem mājaslapā. Tātad mums mājaslapā ir sadaļa domas sēdes, kur ir pieejami domas sēžu lēmumu projektu un lēmumi un protokoli, arī ieraksti, un arī mājaslapā ir sadaļa komiteju sēdes. Tātad, ja mēs runājam par komitejām, ko veido domas deputāti, tās mums ir 4. Tātad finanšu, tautsaimniecības, izglītības, sporta, kultūras un sociālo jautājumu. Tad šiem protokoliem viņi ir pieejami mājaslapā. Savukārt, attiecībā uz komisijām jāatzīst, ka tā informācija līdz šim nebija īsti pilnīgi publicēta, bet mēs esam devuši uzdevumu, ka šis ir noteikti jādara. Tātad gan komisijas sastāvam, gan plānotajām sēdēm, gan arī attiecīgi pēc tam protokoliem ir obligāti būs jābūt publicētiem. Tā. Jautājums par vienreizojo bērnu piedzimšanas pabalstu. Tas līdzīgi kā mēs stāstījām attiecībā uz budžetu, ka mēs šobrīd nevaram sniegt nevienu konkrētu atbildi, cik kas konkrēti būs. Tāda, diemžēl, šobrīd ir situācija, bet mērķis viņu palielināt arī ir viena no prioritātēm, jo šobrīd ir situācijas, kad cilvēki apzināti uz laiku pārdeklarējas ārpus Jelgavas, lai saņemtu citā pašvaldībā lielāku šo piedzimšanas pabalstu, un mēs tajā laikā zaudējam šos iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumus no konkrētā cilvēka. Tā kā, protams, tas ir mūsu mērķis gan tīri ekonomiski pamatots, gan arī, lai palīdzētu tiešām ar to starta naudiņu jauniem vecākiem, un lai viņi būtu tāda jēgpilni, nevis esošajā apmērā, protams, ka viņi tādu lielu pienesumu nedod. Viens no mērķiem ir, bet konkrētu solījumu šodien mums iedot nevar par kaut kādu summu. Tad jautājums par māju stācijas ielā. Jāatzīst, ka es neesmu detalizēti iedziļinājies, bet vispār pašvaldībai, ja tas ir pašvaldības īpašums tikai, tad, protams, ir cita situācija. Ja šeit ir situācija, ka pašvaldībai pieder kaut kādi dzīvokļi un privātpersonām pieder kaut kāda dzīvokļa, tad tā situācija parasti ir krietni grūtāka. Katrā ziņā konkrēti atbildes šobrīd nevar sniegt. Jūs varat, ja tas jautājums ir konkrēts, var iesūtīt man e-pastā, vai arī tad mēs piefiksēsim un uz nākamo tiešraidi sagatavosim šo atbildi. Tā. Visi, kas jautā par Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldi, jeb NIPU, kā mēs tautā saucam, arī es pats dzīvoju daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, līdz ar to tās problēmas, ar ko iedzīvotāji, ar ko jūs visi saskaraties ar NIPU, ir diezgan labi zināmas. Attiecīgi, ko es varu teikt? Es zinu, ka diezgan daudzas mājas pēdējā laikā izvēlas citus apsaimniekotājus, nevis NIPU. Un arī, mums domē ļoti daudz ienāk sūdzības par NIPU darbību. Mēs tērējam ļoti daudz laika gatavojot atbildes. Kaut arī pēc savas būtības daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, tātad attiecības starp dzīvokļu īpašnieku individuāli un dzīvokļu īpašniekiem visiem kā kopību mājā un apsaimniekotāji, tās tīri privātiesiskas attiecības, un tā nav viena no pašvaldības funkcijām veikt šo māju apsaimniekošanu. Bet tā kā NIPs ir pašvaldības īpašumā, tad, protams, mēs tiekam ļoti sasaistīti ar NIPu darbību, un nāk tie pārmetumi nonāk beigās līdz mums, bet lai cik tas arī izklausītos varbūt zināmā mērā nepareizi, bet mēs nevaram kā pašvaldība iejaukties šajās attiecībās starp mājas apsaimniekotāju un dzīvokļu īpašniekiem. Tas ir privātiesisks, civiltiesisks jautājums, un mājas dzīvokļu īpašniekiem kā kopībai ir tiesības izvēlēties sev apsaimniekotāju. Tā kā, tas ir jūsu lēmums. Ja galīgi nav iespējams sadarboties ar esošu apsaimniekotāju, tad jums ir arī citas iespējas. Protams, mēs no savas puses darīsim iespējamo, lai attiecīgi sakārtot arī mūsu kapitāla sabiedrību darbību. Tā es varētu atbildēt. Tā.
Jautājums, vai ir plānots pārskatīt kultūras pasākumu konceptus, ejot līdzi laikam un dažādi citādi. Tā, noteikti, ka jā, un esam sākuši par to sarunas. Ir plāns sarīkot septembrī tādu plašāku diskusiju, gan ar kādiem uzņēmējiem, mēģinātājiem, primāri, droši vien arī nakšņošanas pakalpojumu sniedzējiem, un arī teiksim, tādiem kultūras jomas cilvēkiem, gan pašvaldībā, gan tie, kas darbojas ārpus pašvaldības, tad uztaisīt tādu pusdienas sanākšanu, domāt par dažādiem, tā teikt, brainstormot, par dažādām idejām, pasākumiem, jo jāatzīst, mēs kā Jelgava šobrīd viens ir kultūras pasākumi mums pašiem, kur noteikti mēs varam arī domāt par kaut kādiem uzlabojumiem, bet arī, ja mēs runājam par turistu piesaisti, tad šobrīd es neredzu Jelgavai tādu īpašu odziņu, kas mums var šobrīd atvest to turistu. Ja es esmu turists Polijā, piemēram, vai Vācijā, tad kas man liek atbraukt uz Jelgavu un novadu? Kas mums ir īpašais piedāvājums? Jā, mums novadā ir kaut kādas muižas, kas ir populāras dažādiem pasākumiem, bet man liekas, šis ir tas, kas ir jādomā jebkuram no mums uzņēmējiem, kultūras darbiniekiem. Ja mērķis ir palielināt turistu piesaisti, mums jāspēj atrast kaut kādu īpašu odziņu. Vai tas būtu kaut kāds, es nezinu, brauciens ap pilssalu, pilssalu, piemēram, kaut kādā Michelina klases restorāna kuģītī, vai tā būtu kaut kādi laivošanas maršruti, vai kaut ko īpašu, ko mēs varētu šeit ziemā darīt, kaut kādi pārgājieni grupēm. Tas mums ir jādomā. Viens no tādām primitīvākajām lietām noteikti būtu, lai palielinātu turistu skaitu, mēs varētu izveidot iespēju ar šiem braucošajām mājiņām, jeb traileriem, piestāt Jelgavā, pieslēgties kaut kur, un šāda vieta noteikti prasās, viņi nemaksātu arī tik dārgi. Tā varētu būt viena no tādām pirmajām prioritātēm, bet, lai mēs to lielo odziņu atrastu, mums vajag kaut kādu jaunu ideju, jo citādāk grūti mums konkurēt kaut ar to pašu Vidzemes, ar Vidzemes pilsētām, kur turistu skaits ir krietni lielāks, un mums vajag kaut ko, lai mēs viņu varam atvilināt šeit. Tas ir atvērts jautājums, un ļoti gaidām arī kultūras cilvēku ierosinājums, iniciatīvas. Mums piesakieties, ka jūs gribat šajā piedalīties. Mēs to noteikti organizēsim šādu brainstorm diskusiju. Tā, skatāmies tālāk jautājumus. Tā, visi, kas uzdod jautājumus par ceļiem, es redzu par veco ceļu posmu un tā tālāk. Jā, kā jūs minējāt, gājēju velo infrastruktūra ir prioritāte, bet tādu konkrētu solījumu šobrīd, diemžēl, dot noteikti nevarēšu. Prioritāte ir ne tikai gājēju velo infrastruktūra, bet arī šo grāns ceļu privātmāju rajonos, pēc iespējas par saprātīgākām izmaksām asfaltēšana vai dubultā virsmas apstrāde, kas tehnoloģiski ir pieejams, jo tiklīdz mēs to izdarām, mums atkrīt izdevumi par ceļu greiderēšanu, piemēram, par atputekļošanu. Ilgtermiņa ieguldījums tas noteikti ir vērtīgs. Tā. Jelgavas centra apkaimnes biedrība Jelgavas Kodols. Sveicināti, prieks, ka esat pieslēgušies. Es arī dzīvoju Jelgavas centra apkaimē, tā kā iespējams man jāiestājas biedrībā. Jo kādā ziņā prieks, ka varu jūs pamanīt aizvien sociālajos tīklos, un jautājums par autoostu, to es atbildēju jau pagājušā reizē, tad ļoti īsi. Mērķis ir pārcelt esošo autoostu pēc iespējas ātrāk. Cerams jau nākamgad, tuvāk pie esošās pie sliedēm, tuvāk jaunajam tirgum, esošai dzelzceļa ēkai. Risinājums konkrēts vēl domājam, bet mērķis, kur mēs strādājam, ir tāds, un tad šo esošo kvartālu kopā ar zemes īpašniekiem, ar arhitektiem, metu konkursiem kaut kā attīstīt. Mums pat ir arhitekts Vens Grietāns, paldies viņam, viņš bija ieradies domē jau ar uzzīmētu vīziju, ko viņš gribētu redzēt, ko viņš piedāvā, ko šajā vietā varētu kā to kvartālu attīstīt.
Tā kā noteikti šajā virzienā tā arī ir viena no prioritātēm, ko darīt, bet tepat mums nav jādomā tik daudz varbūt kā pašvaldības līdzekļi, bet tieši, lai investoriem radītu labvēlīgu vidi un skaidrs nosacījums, lai viņi gatavi nākt šeit un attīstīt šo degradēto šobrīd teritoriju. Jautājums par Jelgavas tirgu un pilsētas atzīšanu par cietušo ir šobrīd tiek arī pētīts gan sadarbībā ar manu padomnieku, kurš ir Zvērnāts advokāts, gan arī es pats tam pievēršu uzmanību un konsultējos arī ar citiem speciālistiem par šo jautājumu. Te ir jāņem vērā apstākļus, ka šis krimināla process, krimināla lieta jau ir tiesā, un šajā stadijā visdrīzāk iestartēt mēs vairs nevarēsim. Tad jautājums ir, vai kaut kāds jauns iesniegums ir pieļaujams, vai šis ir nokavēts, bet tas tiek vērtēts šobrīd, jo mēs arī nezinām precīzi, šie krimināla procesi nav publiski, mēs nezinām precīzi, par kādiem apstākļiem tas krimināla process ir. Publiski ir dzirdēts tikai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un šajā procesā visdrīzāk, grūti teikt, katrā ziņā šo jautājumu mēs skaidrojam, pievēršam uzmanību. Kaut kad vēlāk varēšu atbildēt sīkāk, kad būsim ieguvuši papildu informāciju un nonākuši pie kāda lēmuma. Tā, jautājums par Miezītes ceļu un sakārtošanu līdz Bāra ceļam. Šo jautājumu īsti neuzturu. Es pieņemu, ka mūsu Jelgavas pilsētas teritorijā mēs būtu sakārtojuši viņu visu. Manuprāt, projekts to paredzēja. Tagad jāņem vērā, ka šogad, ņemot vērā lietainos apstākļus, šie ceļa apstākļi ļoti ilgi neļāva veikt šo dubulto virsmas apstrādi. Tā kā, iespējams, tas ir saistīts ar to, bet ja tas jautājums, piemēram, skar to, ka tas ir starp pilsētas un novada teritorijām, tad, protams, mēs kā pilsēta pat likumiski nedrīkstam guldīt līdzekļus novada teritorijā. Tad mēs vienkārši viņus būtībā atņemam mūsu pilsētniekiem. Tā kā, varbūt jūs varat precizēt to jautājumu, bet šobrīd grūti saprast, kā tieši tas bija domāts. Tā. Vai ir plānots harmonizēt finansējumu skolām? Šobrīd centrskolas nodrošina bērns ar pulciņiem, bet pārliepas skolas nē. Un pamato ar atšķirīgu finansējumu no pašvaldības. Labs jautājums. Mēs pēdējās nedēļās apmeklējām visas skolas. Un, manuprāt, visas skolas arī norādījusi to, ka šie pulciņi ir pieejami. Tāpat pulciņi, jeb interešu izglītība precīzāk ir pieejama Jundā, protams, bet ja šeit ir kaut kāda papildus problēma vai kaut kāda nelīdzsvarots finansējums, tad pievērsīsim tam uzmanību. Līdz šim neviens šo jautājumu nebija aktualizējis un uzdevis. Tā kā tas ir tas, ko es šobrīd varu paskaidrot. Tā, attiecībā uz ziediem nebija nokarnē ziedu podi, vai nākamgad būs finansējums ziediem. Tas ir vēl viena lieta, ko mēs šobrīd pārskatām un gribam. Viens ir par kaut kādiem kultūras pasākumu atjaunināšanu, otrs ir par šo pilsētas izrotāšanu. Jo viens, protams, ir ziedi, otrā pusē ir dažādi ierosinājumi, ka varbūt šos rotājumus jāmēģina arī mazliet kaut kā atjaunināt un pa gadiem pamainīt. Un trešā pusē, protams, ir pieejamies finansējums. Ja mums būs kaut kāds mandāts stipri taupīt vai samazināsies finansējums, tad, protams, pirmais virziens, kur mēs skatīsimies, ir šīs krāšņuma lietas. Ja? Ļoti negribētos viņas mazināt un pēc iespējas mazāk, bet mēs nevaram ņemt līdzekļus no izglītībai, piemēram, bet jāskatās kaut kur mums pašiem, kur mēs varam iekonomēt, un šādas krāšņuma lietas, protams, ir viena no tām iespējām, kur mēs varam kaut kādus līdzekļus taupīt. Bet šobrīd tas ir tikai tāds vispārīgs norādījums, jo, kā jau minēju, konkrētus ciparus mēs nezinām. Protams, cerams, ka tas finansējums būs pietiekošs, lai mēs Jelgavā varam darīt brīnišķīgu, skaistu un ziediem bagātu. Tāds būtu tas mērķis.
Tā, attiecībā ceļa izdevumi pedagogiem. Jā, šis ir tāds, es domāju, diezgan smagnējs jautājums vispār par izglītības sistēmu kopumā. Esam sākuši sarunas ar novadu, jo, manuprāt, ir skaidrs, mans personīgais viedoklis un domas, ir skaidrs, ka sabiedrības novecošanās un demografiskā stāvokļa dēļ mēs ilgstoši nespēsim uzturēt šīs, kā sabiedrība kopumā, mēs nespēsim uzturēt šīs lauku skolas, vidusskolas. Un es redzu, ka nākotnē mums būtu jātiec uz to, ka lauku rajonos, novados paliek bērnudārs un pirmās 3 klases līdz brīdim, kad nav nepieciešama priekšmetu skolotāji. Kad mums sāks priekšmetu skolotāji, un šis skolotājs nabags braukā riņķī pa 10 skolām, tērēt degvielu, laiku un nervus, tad mēs nekad tur arī nesagaidīsim pirmkārt ne augstu atalgojumu, jo atalgojuma līmenis ir atkarīgs. Atalgojuma līmenis ir atkarīgs no tā, cik šajās skolās ir arī bērni, cik lielas klases. Tā kā, manuprāt, mēs kā sabiedrība nespēsim ilgstoši saglabāt to sistēmu, un droši vien arī tas tiek justs. Es jūtu arī ikdienā meklējot vietas jauniešu nometnē vasarās, ka šīs lauku skolas paliek aizvien mazāk, un aizvien mazāk ir iespējas atrast šādas skolas. Un tāpēc skolotājiem, īpaši priekšmetu skolotājiem, viņi būs jākoncentrē kaut kādos tās skolas izglītība, nodrošināt vienlaikus, protams, ļoti labi transportu, autobusu pieejamību, bet mums nāksies kā sabiedrībai koncentrēt šos resursus pilsētās vai tuvāk pilsētām. Manuprāt, tā ir vienkārši dzīves realitāte, ko mēs, diemžēl, līdz kam mēs aiziesim, vienā vai otrā gadījumā, un man liekas labāk, ja mēs tam sākam gatavoties jau laicīgāk un mēģinam šos līdzekļus tērēt efektīvāk. Vecā tirgus vietā konkrēti, kas notiks, nekādu attīstības vīziju neesmu redzējis, mums no pilsētas perspektīvas mērķis būtu, lai tur ir primāri dzīvojamā funkcija, iespējams klāt biroji, iespējams klāt kaut kāda mazā tirdzniecība vai pakalpojumi, bet šī atkal ir vieta tuvu upei. Es jau esmu runājis vairāk kārt par ūdensmalām. Ūdensmalas ir jāvelta cilvēkiem, tur ir jādzīvo, tur ir jāapdzīvo plašākā mērogā arī, birojos. Tas ir tas mūsu pilsētas uzstādījums, ko mēs tur gribētu redzēt, bet konkrēta saruna ar kaut kādiem investoriem, attīstītājiem vēl nav bijusi. Tā, attiecībā uz Miera ielas remontu, paldies par jautājumu. Iespēja papriecāties par labām ziņām. Valdība tātad pagājušajā nedēļā lēma sēdē piešķirt šo iepriekš solīto finansējumu šī posma sakārtošanai, tātad sākot no pagriezienu uz Zemeņu ielu, uz Romas kroga rajonu, jeb Romas ielas rajonu. Tātad tur izveidojot apli un līdz pat esošajiem lieliem aplim, mešķiem, aplim, tautā sauktiem. Tātad šis posms viss tiks sakārtots. Šobrīd tiek veikts vai tūlīt tiks veikts iepirkums šajā posmā, manuprāt. Tā kā finansējums ir piešķirts, tad cik ātri vien iespējams, tad arī attiecīgi šie darbi tiks uzsākti. Tik līdz varam pabeigt visas procedūras. Jā. Tā. Tā, par Miezītes ceļu paskaidro vairāk. Miezītes ceļā ir ieklāts segums no Dobeles ceļa līdz Bāra ceļam, līdz Līkumam. No Bāra ceļa līdz Atmodas ielai. Jā. Es apsolos aizbraukt pats paskatīties un pajautāt par šo, bet jā, šobrīd sīkāk nepaskaidrošu, kāds ir tas iemesls. Jā. Paldies, ka uzrakstījāt sīkāk, bet man, diemžēl, tas šobrīd uzreiz nerada iespēju atbildēt šo jautājumu. Vai ir plāns kaut ko darīt ar centrālo laukumu? Es pieņemu, ka mēs runājam par Hercoga Jēkaba laukumu.
Un tad tas skats tur ir tāds, ka, protams, ja mums ir kaut kāds finansējums pieejams, mēs varētu šo kaut kā iekārtot, bet te arī būtu teritorijas plānojuma jaunā ietvaros nepieciešama diskusija ar sabiedrību, centra apkaime kodols, gaidām arī jūsu viedokli. Ko mēs šeit varētu darīt? Mans redzējums būtu tāds, ka kamēr mums nav šobrīd pieejams finansējums otram tiltam, tikmēr ir ļoti grūti šajā pilsētas vietā, kurai blakus būtībā iet 4 joslu šoseja pa lielo ielu, ļoti grūti ir izveidot kaut kādu kvalitatīvu vietu, kur ikdienā cilvēki gribēs uzturēties. Līdz ar to mēs varam, teiksim, ja mēs redzam, ka salīdzinoši ātrā termiņā mēs netiekam pie iespējas šo satiksmi kaut kur novirzīt pa malu, pa kādu apvadceļu vai tiltu, tad es teiktu, ka mums jādomā par varbūt tāda jaunā pilsētas centra radīšanu esošās autostas teritorijā, kur var notikt arī pasākumi kaut kādi. Un Hercoga Jēkaba laukums, man liekas, pirmais, ko tur vajadzētu izdarīt, ir gar visu lielās ielas malu kaut kādus zaļos apstādījumus, nezinu, 3 metru augstumā, lai cilvēki ieejot šajā teritorijā, teiksim, kaut vizuāli tiktu nodalīti no lielās ielas mazliet. Gan skaņu varbūt tik daudz neaiztur, bet tieši tā psiholoģiski šī zaļā sienas, kaut kāda risinājuma, lai šo teritoriju nodalītu, kas ļautu varbūt tur arī kaut ko iekārtot, kaut kādas atpūtas vietas vai jebko citu. Bet kamēr mums blakus ir šī šoseja, tikmēr ir diezgan grūti tādu kvalitīvu kaut kādu atpūtas vai pasākumu vietu tur radīt. Bet katrā ziņā tas ir atvērts jautājums, gaidām priekšlikumus, atvērti diskusijām un tā tālāk. Tā par Volvo automašīnām papildus jautājums. Tad šobrīd, teiksim, tas darba režīms ir tāds, es laiku braukāju ar savu privātu automašīnu, jūtu, ka tas nepieciešamība ik pa laikam visu kaut kur nokļūt ir visai liela un viņa tikai palielināsies. Mums ir jābrauc uz dažādām sanāksmēm Latvijas pašvaldības savienībā, uz ministrijām un tā tālāk. Līdz ar to tas savienojamība ar Rīgu ir visai svarīga. Turklāt, teiksim, turpinot darbību kā priekšsēdētājs ar 2 vietniekiem un izpilddirektors un vismaz 1 vietnieks, tad, ja mēs kopīgi dodamies kaut kur Jelgavā, tad mēs, protams, varam izmantot vienu transportu, bet var jau būt situācijas, ka mums ir vienam jābūt Daugavpilī, citam jābūt Rīgā, citam te Jelgavā kaut kur tālāk. Tas, ko es noteikti gribētu ieviest, ka mēs tepat, tā teikt, tuvākajos punktus, piemēram, to pašu no Domas līdz Arkacam, pats izgāju ar kājām, tās ir 10 minūtes. Ja, tur nav obligāti ar auto jābrauc. Ja galīgi nav laiks, protams, ieliksim šajā te auto un aizbrauksim, bet ja ir labs laiks ārā un citādāk, tad mēs varam arī vairāk pārvietoties kājām vai ar velo. Arī pats plānoju turpmāk vairāk to darīt. Tā kā šobrīd tas laika aprēķins rāda, ka mums ir nepieciešama 3 automašīnas esošo 5 vietā. Lai efektīvi pārvietotos, bet, protams, ar laiku, ja tas nebūs nepieciešams, mēs kaut kā varam arī atteikties nākotnē. Katrā ziņā tās automašīnas būs ekonomiskākas, lētākas pašvaldībai, un tajā jomā mēs tik daudz naudas vairs netērēsim noteikti. Tā. Kas ir plānots mākslas skolas vietā, ja to pārcels uz materiālu? Tātad mākslas skolas nākotnes, esošās to telpu nākotnes vīzija ir primāri veltīta civilai aizsardzībai un šīm funkcijām. Līdz ar to tur varētu nākotnē pārcelties Jelgavas digitālais centrs un POITS. Tātad novērošanas sistēma šī ēka vēsturiski tieši ir būvēta kā tāds potenciālais šādam veidam tieši izmantojama. Tā kā tas, protams, ir vēl tādos nākotnes plānos. Katrā ziņā šobrīd nekas konkrēts nav, bet tāda nākotnes iecer būtu viņu izmantot atbilstoši tam plānotajam veidam. Nākamais jautājums
Par sadzīves kanalizāciju, ūdens apgādi un lietus ūdens kanalizāciju šis jautājums jau arī ir vairāk kārt cilāts, kur iespējams mēs, protams, veidosim lietus ūdens kanalizāciju, kas ir nodalīta no sadzīves kanalizācijas, bet tas ir atkal budžeta jautājums. Ilgtermiņā jāiet, lai tas būtu visur, un viens no lielajiem projektiem ir Pulkveža Brieža ielas, jo šobrīd rekonstrukcija, kas apmēram 20 hektāru teritorijā risina šo jautājumu un ievieš normālu lietus ūdeņu novades sistēmu, bet tas vienlaikus maksā arī 2 miljonus, tā kā skaidrs, ka mēs nevaram momentā to visu sakārtot, mēģināsim cik iespējams un cik finansējums ļaut to darīt, bet skaidrs, ka tas nebūs uzreiz. Tā. Ir ierosinājumus šajos Ziemassvētkos organizēt Ziemassvētku tirdziņu nedēļas garumā Hercoga Jēkaba laukumā. Interesants ierosinājums, varam kaut ko tādu apspriest. Protams, te arī vienlaikus bija jautājums par tirgu. Cerēsim, ka tirgus būs atvērties jau krietni pirms Ziemassvētkiem, un iespējams kaut kāds tirdziņš tiek organizēts arī tur. Tā kā atvērts jautājums, bet noteikti nesaku nē. Katrā ziņā tas tāds tirdziņš varbūt arī 2 vietās. Atvērts jautājums, pētīsim, domāsim, skatīsimies, kā veidosies sadarbība ar tirgu. Un principā pēc projekta viņiem bija paredzēts, ka viņi nodrošinās tātad ne tikai šīs iekštelpu tirdzniecības telpas, bet arī ārā. Kaut kādas nojumes, būdiņas. Cerams, ka viņi šo visu īstenos, un tad noteikti kaut kāda daļa Ziemassvētku tirdzniecības varētu notikt arī pie tirgus. Bet interesanti ideja arī par Hercoga Jēkaba laukumu. Kad būs gāja pārēj pie veikala Oāze? Labs jautājums, nevaru pateikt konkrēti. Bet es pieņemu, ka, ja iedzīvotāji pietiekoši pamatos šo te vajadzību, tad jaunā Miera ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros tur varētu arī pārēju ieviest. Skaidrs, ka šis ir daļa no valsts galvenā autoceļa, ja, tad Rīga, Jelgava, Lietuvas šoseja un satiksme, protams, tur liela. Kurš tur braucis, to zina. Vai risinājums pareizais ir gāja pārējā, vai varbūt regulēta ar Luksportu, tas ir satiksmes ekspertu kompetencē. Katrā ziņā šī te jaunā projekta ietvaros noteikti tas ir risinājums. Ja ir jautājums par teritoriju pļaušanu, tad arī to es jau skaidroju iepriekšējā reizē. Bet, principā, pļaušanas jautājums ir arī naudas jautājums. Šobrīd ir teritorijas, kur pilsēta nav paredzējusi visu laiku pļaut, un, kā saka, iestādes atbildīgās, mēs gribētu nopļaut visu, kas ir iespējams, tas prasa vēl apmēram 1 miljons eiro. Un līdz ar to te ir jāmeklē tāds līdzsvars starp to, cik mēs varam atļauties tērēt, un kā mūsu teritorijas izskatās. Vienlaikus arī pašiem paeksperimentējot savās platībās, atstājot kaut kādus nepļautus laukus, mēs tur jūtam vairāk šos kukaiņus, putnus, bites un tā tālāk. Tā kā tas ir gan jautājums starp vienas puses dabas daudzveidību, kā tas izskatās, treškārt Kelglē meža arī ir problēma, un tas viss kopā gribētos kaut kādu tādu jēdzīgu risinājumu, jo skaidrs, ka visu laikam mēs nekad nenopļausim perfekti, bet tad veidot šīs nepļautās teritorijas, lai viņas veidojas tiešām arī tai dabas daudzveidībai un savukārt tur, kur cilvēki varbūt biežāk pavada laiku, vai tur, kur tas var traucēt satiksmē kaut kādam skatam, gara zāle, izbraukšanai, krustojumiem, tur mums, man liekas, būtu tā pļaušana jānodrošina. Tā, attiecībā uz vagonu rūpnīcu es pieņemu, ka mēs runājam par Sliežu malā esošo angāru. Šobrīd konkrēta skaidrība nav, bet investoru interese par šo teritoriju ir. Tas arī ir viss, ko es varu šobrīd atbildēt. Tā, braucot pāri Tiltuma centra virzienā,